Es zinu, ka cilvēkiem patīk tās misenes ar viņām braukt, jo ir lēta, ir uzticama un izbrauks caur sūdēm, jo sūdā negrimst. Kāda te luktur, bet tā kā vilcienam. Redzi, iekāp iekšā. Nekur nebrauksim, nemaz neceri. Nebūs nekāda ne offroad, ne bezceļa, ne šumofroad, es pat pieleca. Un tu sēdi, tev auto sveicina. Izskatās, ka kots jāievada. Es apstulbu. Tev ir pults rokā. Nu jā, viņi. Te nav touchscreen. Kāpēc? Kā iedomājies, ka mēs tikko sākām filmēt un es ieslēdzu šeit ar tālvadības pulti, jā, un kuram gan vēl? Tas kāda visādi. Ja ne Kurzemes radio fanam šis auto būs piemērots. Brauks medībās, makšķerēšanā. Bet jebkurā gadījumā var gadīties tā, ka šī mašīna ir jāatstāja pie ezera pieņem. Un jāiet mājās ar kājņām vai jābrauc ar taksi mājās. Tad šī mašīna, nav žēl, ka viņa paliek pie ezera, jo tu zini, ka tu viņu no rīta dabūs ārā. Piešķils un brauks uzreiz. Ādas ķēbļi ir apsilda, starp citu ļoti, ļoti labi silda. Arī ir kādreiz tas, man liekas, ka pat Jelgavā ir tāds fizioterapijas kantoris vēl no padomju laikiem, kur tev muguru ārstē ar kaut kā šitiem ar karsto parafīnu, liek sildu muguru. Jā, un te principā tu vari būt tā kā fizioterapijas beņķī un braukt medīt.